Man jāzvana vai tu zvanīsi? Sieviete uzzvana, var tiešā cilvēks. Es jau Santiņa zvana Redsonam. Ko man teikt? Labrīt! Pasaki, lai uzstājas. Lai uzstājas no lūpas. Mēs sameklējam Maritu, nomierina. Un Sameklējam Maritu, lai viņa uzkrāso lūpas, saķemē matus, tad nomazgā muti un gaida būs pārsteigts. Jūs šā pirkā pušā. Jaunieši mazgājās. Barneks piedar pie vienas. Jā. Teica, no avots un matus. Avotu meitenes esiet uzmanīgi. Un ir kaut kā tā bija. Jā, pagriez galvu, tu uzreiz sapratīs, jā, vai tev bija. Kad viņš sāka runāt, tad es sapratu, jā. Kā tu radās ideja? Tu zināji sen jau, tu to darīsi vai nē? Nē, ideja radās jau kaut kādu laiku atpakaļ, bet, sanāca visu forši skaisti. Prieks. Viss tā ir labi. Kā tu to izdomāji? Tā, kad jau zināju, ka daudz mums iestāja. Bet tu biji tikai iesaistīts veselu virkni ar cilvēkiem, kas palīdzēja? Tie bija jauniešu kolektīvs, Jā. pie kuriem es pats dzīvoju, un jā. Tev arī prezents, ko parādīt? Ir, jā. Viņš tā kā tajā brīdī arī metās ceļos. Nē, ceļos Amerikā, jā? Nevajag Amerikā. Tā jau pārāk amerikāniski tas bija. Bija pa vienkāršu, bet bija skaisti. Nebija vienkārši. Virsvadītājs nebija dusmīgs, ka jūs visi saskaņoja virsvadītāji. Viņi mūs protams, es piedāju klāt pie virsvadītājas pats, lai var palūkt mikrofonu uz 1 minūti, un viņa teica, ceru, ka tu teiksi kaut ko labu. Es saku, vispār laikam, ka bildināšu savu sievieti, saku, tad nē. Forši. Kādas sajūtas bija pirmās? Dažiem vispār neko nevar saprast, vai ne? Pirmais. Nē, tā, kad es sapratu, bija šoks. Asariņas bišķīt. Savu vakaru vadītājai noprasīju, cikos ir mēģinājums. Es pielidoju vakar. Cikos mēģiniet? 8. Es vēl gribēju jautāt, kāpēc? Bet es sapratu, ka viņam vairs neinteresē atbildīšu aizlidojumu no manis. Tad rīti cēlāmies un braucām. Varbūt izstāst, patiešām kā tas viss notikās. Tas pats viss ar brīdi. Sarakstījām mūsu lapiņām, šitos te visus šitos motīvus. Sadalījām, lai katram ir. Tenis būvējās no jauniešiem un džeki arī, tā liekas, kaut kāda arī džeki taisīja. Un jā, vakar aizgājām uz veikalu un nopirkām gredzenu. Kopīgi ar spēkiem, protams, viss notika vakar. Jā, jā. Puķis sapirkāmies, lai ir tā skaisti. Un jūs šovakar svinēsiet? Nedaudz. Braucām, iesēdāmies sabiedriskajā, aizbraucām uz stadionu. Mēģinājums viņiem jau gāja, mēs pat bišķītiņā aizgulējāmies visi. Jā, jā, tad uzgāja augšā uz tribīni. Pārējie nostājās uz trepēm, un tad es sapratu, ka atpakaļ ceļa vairāk nav. Tad tas viss notika. Bet ko tu teici, es neatceros. Tur. Mazliet uzmanību, es palūkšu mazliet uzmanību. It sevišķi avota meitnei Maritai. Marita, pasties.